Sveiki, man sauc Jānis Titovs, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā. Ir tieši tādi paši apstākļi, tieši tāds pat apdraudējums, tieši tāda pat, nezinu, intensitāte vai vēl kaut kas cits. Un kāpēc man nepienāks šāda veida pensija? Es uzskatu, ka nogalināt dzīvnieku var tikai galējā situācijā. Tu nevari uzticēties visiem. Parunāsim par lietām, kas ir interesanti. Lieciet laikus, abonējiet, atbalstiet manu kanālu, kā jūs varat un mākat un spējat. Komentējiet, runāsim par lietām, kas ir interesantas, birokrātijas mazināšanas, sūģī un vēl kaut kādas lietas, kas man biblioteka, piemēram, Rēzeknes biblioteka. Man tiešām ļoti interesē Rēzeknes biblioteka. Ejam tālāk. Runāsim, domāsim, komentējiet. Aiziet. Birokrātija, šitā koalīcija, viņa cīnās ar birokrātiju. Tur birokrātijas mazināšanas centrs komanda ir izveidota, un tur Kronbergs, valsts kanclējas vadītājs, bija vadītājs. Un pagājis neilgs laiks, un valsts pārvalde ir secinājusi, valsts pārvalde izsmēlusi savas idejas, kā mazināt birokrātiju. Tāpēc vajag visu pārkārtot, vajag visu darīt savādāk, un tagad birokrātijas mazināšanas centru vadīs Jānis Enziņš, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras, jau bijušais vadītājs, jo viņš ir no tā amata aizgājis projām, un tagad viņš vadīs karos ar birokrātiju. Ļoti interesanta forma pēc definīcijas. Tirdzniecības kamera ir sabiedriska organizācija, kura turpinās citu starpā maksāt algu Enziņa kungam. Enziņa kungs no valsts neko nesaņems, bet vadīs birokrātijas mazināšanas centru. Kas, kā tu viņu sauc? Kaut kā tā viņu sauc. Centrs, komiteja, nekomiteja, vienalga. Viņa vietnieks būs Kronbergs, valsts kanclējas vadītājs, tā kā tur valsts pārvalde kā piesakta. Tā mana baža ir par to, kad, lai kādu centru netaisītu, lai kādus komitejas netaisītu, ja tā komitejai nav vara, tad jebkāds viņu lēmums vienkārši nestrādā. Manā skatījumā šādu birokrātijas mazināšanas jebko var vadīt vienīgi premjers. Premjeram ir leģitīmas tiesības to lēmumu, ko viņi ir pieņēmuši, mazināt birokrātiju, veikt. Šajā gadījumā, jebkurā gadījumā, paklausīsimies Enziņa kungu, lai viņam veicās, bet skepsi man paliek. Paklausīsimies. Tavas domas par to, ka tu spētu mazināt birokrātiju, ņemot vērā, ka nekādas juridiskas, varas jau tev nav? Valsts iekārt nemainās, protams. Tieši tā. Mums valdībā pieņem valdību un parlamentā Saeima, Ar ko mainās tā vecā kārtība, ka tagad tu būsi vadītājs? Trijos vārdos. Pirmkārt, tas, bija izvērtējis lielā mērā no Donītas Lāzera, tās pētījumi, kurā viņi bija pasaules pieredze panalizējuši, ka ir, veiksmīgajos gadījumos, ir viens atbildīgais par to projektu, kas pilnā. Es piekrītu, ka atbildība būs tev, bet tev nav varas. Jūs varēsiet izstrādāt kaut kādus priekšlikumus, bet varas jau jums nav. Vara ir policija, protams, kā vēlētām personām, protams. Bet redzēja to administratīvajā sadaļā, tur jau nepazūd valsts kancelēja un vietnieks ir Rājus, kurš, kuram gan ir vara ierēdniecības galā. Tur tas bloks ir nosakts, kas attiec uz politiķiem, tad, pirmkārt šobrīd vismaz koalīcijas pārstāvis sola, skutēt un virzīt un tā. Protams, man, zinu politiku arī pietiekami labi, tur izaicinājumi būs. Bet Tas, ko es gribēju jautāt, vai tev nešķiet, ka vadītājam bija jābūt ministra prezidentai?
Viņai nebūs, viņai laika nav fiziski šito visu darīt. Mums ir 1000 dažādas darba grupas, kurās tur un padomas, kuras vārdā, tā teikt, pirmās personas, bet tur jau kādām ir, ikdienā jādomā. Nē, tas ir skaidrs, bet jauda, lai to lēmumu pieņemtu, vajadzīgs ir premjers, manā skatījumā. Jā, bet es jau, vismaz tā mēs arī esam runājuši, ka ar visām tām rekomendācijām, kuras mēs tur, tā teikt, ražosim, mēs ar premjeru svētību iesim svekši. Bet tā būs tikai rekomendācijas. Tā izskatās, tas, ko tu saki, tas izskatās vēl viena sabiedriska organizācija, kas ražos kaut ko, kuram nav nekādas juridiskas sekas. Nē, kā mēs gatavosim reformu priekšlikumus, normatīvu aktu. Reformu priekšlikums arī Tirdzniecības kamera ir ražojuši no tā nekas nav. Ar ko atšķirsies, teiksim? Ar ko atšķirās? To, ka mēs būsim vieni no priekšlikumu iesniedzējiem, šobrīd es vadīšu šo te procesu, un es būšu tas, kurš virza tālāk jau uz politisko lemšanu. Bet juridiskais status ir sabiedriskā organizācija. Mēs dzirdēsim, ka šī juridiskais status ir sabiedriska organizācija arī šai. Jā. Nē, kā, es esmu puši puši precīzāk sakot, ar premjeras rīkojumu, man uzticēta tāda un tāda pienākuma, tādas un tādas tiesības, tas skatā pieprasīt informāciju vēl visu kaut ko. Jā, kur ir drusku, manā skatījumā tur ir drusku jocīgi, ir ministra kabineta lēmums, ministra prezidents lēmums, bet algu tev maksā cita organizācija. Tas ir diezgan unikāls tāds modelis. Jā. Vai tas ir pareizs modelis? Es domāju, ka jā, jo redzi, vēl sanāk tā, ka ņemot, teiksim tā, ja es esmu un būtu, tā, bet tu pat man jāpēc, es esmu jau tā kā. Ok, labi, jā. Paldies tev, liels, lai tev veicās. Man ir skepsi par šo procedūru, bet lai tev veicās. Tu neesi vienīgi. Es zinu. Jā, paldies. Es saprotu, ka tas ir tā kā traki un tā, bet man ir sataisīta stratēģija, kā es to redzu. Viņi ir pārdomāti, un es šobrīd vismaz redzu 50% varbūtību, kad man arī izdosies. Tas ir liels procents. Lai tev veicās. Jā, labi, paldies, laimīgi. Katrā gadījumā, protams, ir interesanta forma, kad ir kaut kāda organizācija, kurai ļoti nopietnas uzdevums mazināt birokrātiju, bet kurai netiek maksāts. No jaunās komandas tiktu sagaidīts, ka darbs notiktu ikdienas. Viņu iesaistīšanās būtu brīvprātīga, par to maksāt nav plānos. Kā var plānot, ka ikdiena, cilvēks strādās ikdienu, bet viņam netiks maksāts? Tad maksās kāds cits, ja kāds maksā kāds cits. Ir vecais teiciens, kas maksā, tas pasūta mūziku. Jocīga forma, interesanta forma. Skatīsimies, kas notiek. Līdz šim birokrātija mazināt. Veselais saprāts birokrātiem nav ļāvis, tāpēc, ka mēs nemākam paši sevi samazināt. Un tas ir, mēs esam ļoti maza valsts. Mēs īstenībā ļoti varētu ātri efektivizēt visus savus pārvaldes mehānismus, bet mēs to nespējam, tāpēc, ka mēs esam birokratizējušies. Labi, ejam tālāk. Lieziet laikus, abonējiet, skatāmies tālāk. Redziet, cīnīties ar birokrātiju var mūžīgi, bet mēs paskatāmies vienu mazu konkrētu gadījumu. Teikas iedzīvotāji sūdzās par zemu un ļoti dūmojošu skursteni, kas neļauj elpot. VVD, valsts vides dienas, skaidro situāciju. Var sakot, kaut kāda garāža, kaut kāds tur tiek apkurināta kaut kāda telpa, dūmi dūmo, un tur visi cilvēki smok nost. Viņi sūdzās, protams, kaut kam tur un tā. Un ko saka valsts vides dienas? Valsts vides dienas pārstāvji apstiprināja, ka par minēto pagalmu un ēku sūdzības tiešām ir saņemtas. Valsts vides dienas operatīvais koordinācijas centrs ir saņēmis sūdzību par nepatīkamu smaku
Pirmā informācija par smaku šai adresē tika saņemta 2022. gadā. VVD norāda, ka dienesti kompetencija neietilpst privātu garāžu darbības uzraudzību, izņemot gadījumus, ja tur nav naftas noplūde un 200 kW kaut kādas tur jaudas. Var sakot, ja es pareizi saprotu no šī stāsta, ir kaut kāda garāža, kas sevi apkurina un piedomā visu apkaimi. Visiem apkaimes iedzīvotājiem ir sūdīgi elpot. Un valsts vides dienests 3 gadus stāsta, ka mēs neko nevaram. Jautājums, priekš kam ir vajadzīgs valsts vides dienests? Priekš kam ir vajadzīgi, Enziņa kungam tas varētu būt viens no darbiem, kā mazināt birokrātiju, lai tomēr, tā kā nevajadzētu piekveipināt visu pasauli vai visu teiku. Sīkums, protams, ka sīkums, bet tiem cilvēkiem nav ko elpot. Un es domāju, ka ziema būs, ziema ir ziema. Viņi turpinās tur. Interesants gadījums. Valsts vides dienests strādā, tur ir operatīvais dienests, kā viņi tur sauc. Un viņi jau 22. gadā zināja par to, bet neko nevar izdarīt. Mēs varam garāžu, mēs varam, ja tur ir naftas produktu noplūde, tad mēs varam kaut ko. Ja tur ir vienkārši smaka, tad mēs nevaram. Forši, vai ne? Ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet, atbalstiet ar komentāriem, kā jūs varat, kā jūs mākat. Ja jums ir iespēja ziedot naudu, liels paldies. Paldies visiem tiem, kas ir ziedojuši. Cits starpā pēdējais mans YouTube kanāls gandrīz izgāja uz pašizmaksu. Man liekas, saņēmu drusku vairāk par 73 eiro. Es par katru sižetu saņēmu apmēram tādu summu. Katram gadījumam, lai jūs zinātu. Lieciet laikus, atbalstiet ar lielākām summām, ja tas ir iespējams. Labi, es jokāju, cik varat tik atbalstīt. Parunāsim par izdienas pensijām. Jauks raidījums, šodienas jautājums tur kaut kādā pagājušajā nedēļā bija. Un cilvēki spriež par izdienas pensijām. Un, jūs zināt jau kādu gadu tiek runāts par to, ka vajag izdienas pensiju reformu, tāpēc, ka izdienas pensijas ir tur pārāk, es arī savos sižetos esmu stāstījis par to, ka manā skatījumā tas ir ļoti negodīga sistēma. Un par to daudz pieminēto godīgumu. Pirms mēs runājam, viens fragments no valsts kontroliera teiktā par šo raidījumā, kas notiek Latvijā. Tajā brīdī, kā tas galā izskatīsies, vēl nebija skaidrs, bet tāds ieskats jau gan bija. Tam šī netaisnība pie pašreizējās kārtības ir ļoti liela. Persona var aizdoties Satversmes tiesu un pateikt, ka man ir tieši tādi paši apstākļi, tieši tāds pat apdraudējums, tieši tāda pat, intensitāte vai vēl kaut kas cits, un kāpēc man nepienāks šāda veida pensija. Tur jāveic ļoti rūpīga atbilstības Satversmei vērtēšana, vai mēs neatstājam kādus cilvēkus ar tieši tādiem pašiem apstākļiem vai salīdzināmiem ārpus saņēmēja loka. Kas man sajūsmina, kad spriežot pēc tās diskusijas, kas turpinās un aktualizējās, visdrīzāk, es domāju, ka es ceru, ka tāds nenotiks, bet tomēr vairāk vai mazāk tiek koncentrēta ideja par to, ka izdienas pensijas vajag paplašināt, nevis samazināt. Valsts kontrole saka, ir profesijas, kuras saņem izdienas pensijas, kuras, strādā tādos pašos apdraudētības apstākļos kā citi. Līdz ar to tiem citiem ir iespēja iet uz Satversmes tiesu, kas ir taisnība, un teikt, ja šitie drīkst saņemt izdienas pensijas, tad mēs arī. Kā rezultātā es gribu vēlreiz un vēlreiz pateikt savu nostāju. Manā skatījumā izdienas pensijas ir atavisms, kas ir vienkārši jālikvidē. Katram cilvēkam, kas strādā apstākļos, kur tiek apdraudēta viņa dzīvība, vai fiziskā kaut kāda drošība, vai kaut kas tāds, viņam jāmaksā algu par to lielu, nevis izdienas pensiju. Un ja viņš saņem lielu algu par to, ka viņš, ir policists, staigā uz ielām, apdraud savu veselību, ja viņš ir, ārsts, ja viņš ir tur vēl kaut kas, un kaut kas tiek apdraudēt viņa dzīvības. Viņš saņem lielāku algu. No lielākas algas viņš saņem lielāku pensiju,
jo lielāka pensija mums ir uzkrājušā pensijas sistēma, līdz ar to viņš saņem savukārt izdienas pensiju, tas tāds solījums, kad mēs tev nemaksājam algu, bet tad tu saņemsi lielāku pensiju vai ātrāk varēsi aiziet pensijā. Manuprāt, tas ir tāds stulbums vienkārši. Ņemot vērā, un par ko īstenībā, kas ir jūcīgi, kad cilvēki neizmanto veselo saprātu, spriedulējot par šo tēmu, ka ir daudzas profesijas, kurām vēlreiz un vēlreiz pateikšu. Knāba, preses sekretāri saņem, kvalificējās uz izdienas pensiju. Knāba, sāp, visādas organizācijas, kur cilvēki neskrēja pa ielām, nenodrošina drošību, bet vienkārši ir sabiedrisko attiecību, piemēram, speciālisti. Kāda? Faktu. Izdienas pensija. Jā, bet diskusija interesanta. Ejam tālāk. Starptautiskās ziņas. Lieciet laiku, abonējiet. Starptautiskās ziņas nav mana stiprākā puse, un mani tas maz interesē, tāpēc, ka mēs esam maza valsts. Mēs maz ietekmējam starptautisko situāciju. Bet kas ir interesanti, protams, ka Trumps ir daudz ko labu izdarījis un ir panācis mieru Izrēlā ar gazas sektoru, tur kaut kas viņam iet it kā uz labo pusi un viss ir kārtībā, visi ebreji priecīgi, man arī ir prieks, bet Venezuela, Amerika nogremdēja kaut kādus pāris kuģus, kur viņu Amerika, ASV ar Trumpa akceptēja, ka tur tā kā esot narkotikas, kuģi pārvadā narkotikas uz Ameriku, tāpēc viņi tur bombardēja, tur nogremdēja, aizgāja bojā kaut kā 22 cilvēki. Trumps izskata jautājumu par to, ka varētu arī būt uzbrukums Venezuelai sauszemē, cīnoties ar narkotikām un narkotiku izplatīšanu. Un tas mīksti izsakoties, vai kā saka mans draugs, maigi izsakoties, ir jocīgi, vai ne? Ka viena valsts izdomā, ka viņa drīkst gremdēt kuģus, tāpēc, ka viņi uzskata, ka tur ir narkotikas. Es ļoti baidos no narkotikām, es uzskatu, ka ar narkotikām jācīnās, un tad mēs zinām, ka Venezuelā visā tajā reģionā ir narkotiku audzēšanas reģions, bet vai tas ļauj Trumpam un Amerikai uzbrukt kādai no valstīm, jo viņa uzskata, ka tur ir narkotikas. Kamēr mēs skatāmies, ka tā ir Venezuela, kas tas ir tālu? Ja pēkšņi Trumps izdomās, kad Latvijā tur, es nezinu, kaut kas notiek ne tā, kā viņam patīk. Jocīga tā pasaule ir kļuvusi. Veselais saprāts atpūšās. Un es gribu tam pievērst uzmanību. Tā manā skatījumā nedrīkst darīt. Ne jau es norādīšu Trumpam, kā viņš drīkst vai nedrīkst darboties, bet es domāju, ka cīnīties ar narkotikām vajag, bet ja mēs pieļaujam nelikumīgas metodes, tad tas viss var ļoti ātri aiziet tādās nepareizās sliedēs. Jo kā tur bija teiciens? Uz elli ceļš ir bruģēts ar labiem nodomiem. Labi nodomi, cīnīties ar narkotikām, ceļš var aiziet uz elli. Lieciet laikus, abonējiet, ejam tālāk. Mums bija diskusija gan komentāros, gan visās citās vietās. Lato Lapsa izpaudās, ka viņš ir mentu zaņķis un tā, viņš ir uzrakstījis sūdzību Amerikai un Amerikas prezidentam un aizsūtījis ziņas par to, ka tiek izzakta aizsardzības ministrijas budžets un tā palīdzība, kas nāk no Amerikas, tiek izzakta. Un viņš nostučīja Amerikai, un tāpēc Amerika nolēma 350 miljonus nepalīdzēt Baltijas valstīm un to naudu nedot aizsardzībai, kā ASV palīdzību. Lato Lapsa raksta, kad redziet, beidzot es esmu panācis ar savu sūdzību to, kad amerikāņi neļaus un tā. Nāk ziņa, amerikāņi dos šo palīdzību. Toreiz jau es teicu, ka man šķiet, ka pirmkārt Lato Lapsa varbūt vispār neko nav rakstījis, vienkārši viņš dirž. Un šeit ir tāds pierādījums, ka tas, ko viņš teica, ka Amerika ir apstādinājusi
finansiālo palīdzību militārām vajadzībām Baltijai, izrādījās blefs. Veselais saprāts saka, ka mūsu kanāls ir daudz gudrāks par Lato lapsu. Lieciet laiku, abonējiet un skatāmies tālāk. Par labām, jaukām ziņām, kas mani ļoti, ļoti tiešām no sirds iepriecināja, man gadījās Facebookā to redzēt. Es gribu jums parādīt, Rēzeknes biblioteka sevi popularizē. Paskatieties, tas ir tik jauki. Skatāmies. Tu nevari uzticēties visiem, bet vari uzticēties Rēzeknes centrālajai bibliotēkai. Mēs piedāvājam vietu, kur informācija ir droša un kur tu atradīsi visu, kas tev vajadzīgs. Šim Rēzeknes centrālās bibliotēkas video nepilnu 2 dienu laikā ir vairāk nekā 100 000 skatījumu. Manā skatījumā ģeniāls video. Ģeniāls, tur ir ļoti daudz sastāvdaļas, ka tās bibliotekārs uzdrīkstējās kaut ko tādu darīt. Ka viņas nenoliedz, ka tās nav īsti viņu idejas. Tur viņi nokopējuši no Amerikas, kaut kur redzējuši kaut ko Amerikā un tā tālāk. Šo video ir noskatījušies 100 000 cilvēki 2 dienās. Nu, nezinu, varbūt vēlāk tagad varbūt ir, nezinu, 200 000, vienalga. Tas acīm redzami ir no sirds. Cilvēki paši ir izdomājuši, tur nav profesionāls kameras, tur nav aktieri, tur vēl nav. Vienkārši cilvēki to izdara. Un es salīdzinu šīs lietas, šo, teiksim, sižetu Rēzeknes bibliotekas popularizēšanai ar kaut kā tur valsts valodas aģentūru, kur kaut kāda aktieri kaut ko tur mūl par to, ka tur ir kaut kādas valodas vajadzības un kaut ko. Un tur ir 50 skatījumi, 60 skatījumi, 7. Te ir 100 000. Ja cilvēkam ir prāts, veselais saprāts un ideja, tad viņš izdara lielisku lietu. Var strīdēties, vai teiksim, no šī klipa Rēzeknes bibliotekā pieaugs tur lasītājs skaits. Nezinu, vienalga, bet tas ir jauki, ka cilvēki ir radoši, domājoši un uzdrīkstās tādas lietas darīt. Man tiešām gribās paspiest roku Rēzeknes bibliotekas darbiniekiem. Jauka lieta. Interesanta ziņa. Startautiski, diplomātiski savirpuļojuši Eirovīziju. Sen jau nevienu Latviju neinteresē Eirovīzija, izņemot tur, ja jūs atcerieties, kad sākumā, kad Eirovīzija, kad mēs tikai sākām, kad Naumova, teiksim, uzvarēja, tad vispār tas bija vispasaules, Vislatvijas uzvaras priekš, tur Doma laukumā sagaidīja. Un vispār Eirovīzija bija kaut kas tāds, nāciju vienojošs pasākums. Tagad tas ir tā kā drusku beidzies, visi tā kā ir atsaluši, bet Eirovīzijā skandāls, visā tajā organizācijā grib izslēgt Izraēlu no Eirovīzijas. Un tāpēc, ka Gaza, tāpēc, ka Izraēla, tāpēc, ka viņi tur kaut ko atļaujās sevi aizstāvēt no palestīniešiem un no Gazas sektora tur kaujiniekiem, Hamasiem un tā tālāk. Ja viņi atļaujās tur sevi aizstāvēt, tad viņus vajag sodīt. Un Eirovīzijā tagad ir tur kaut kāda, man liekas, Nīderlanda, kas tur vēl grib tā kā viņus nepieļaut, ka viņi piedalās Eirovīzijā. Kas mums no tā? It kā nekas, bet izrādās, ka lēmumu par to, vai izslēgt, vai pieprasīt izslēgt Izraēlu no Eirovīzijas pieņems Latvijas sabiedriskais mēdījis. Un man ir jautājumi, vai tiešām šādus lēmumus vajadzētu pieņemt Latvijas sabiedriskam mēdījiem? Vai tomēr tur nav tas nav nostītās valdības jautājums? Jo Latvijas sabiedriskais mēdījis īstenībā, tulkojumā tā ir Latvijas televīzija. Latvijas televīzija izdomā, piemēram, ka viņi izslēdz Izraēlu no dalības Eirovīzijā. Tas ir pareizi? Vai tā ir viņu kompetence? Es uzskatu, ka nē. Tas nav pareizi. Veselais saprāts saka, ka šādas lietas ir jālēma valdībai, ārlietu ministrijai, nekā nesavādāk. Paldies, ka jūs skatāties. Ejam tālāk. Man jāsaka, tēma, ko es gribēju, no kuras es gribēju izvairīties, man likās viņa
neinteresanta, bet viņa ir tik uzjundījusi visu sabiedrību. Suņu nošaušana Bauskā. 3 suņi nošauti. Man, jāsaka, mainījās viedoklis pie visas tās informācijas, kas nedēļas laikā ir plūdusi. Man likās, ka tiešām, ja ir agresīvi suņi, kas barā tur kaut kam uzbrukt, tad ir tiesības tiem cilvēkiem, kas tur uzturās uz vietas, aizstāvēties. Bet viedoklis man mainījās. Tāpēc, kad mans draugs man nevis paskaidroja, bet pajautāja, vai bija apdraudējums. Vai tie suņi tajā brīdī apdraudēja mājas saimnieku, saimnieci, policistus, mednieku, da jebko. Aitas, vistas, kas tur varētu skraidīt. Spriežot pēc visas tās informācijas, kas nākos, tieši fiziska apdraudējuma nevienam tajā brīdī nebija. Mājas saimniece bija noslēpusies savās mājās, viņai neviens uzbrukt nevarēja. Policists bija noslēpušies, kā vismaz ir tā informācija, savā mašīnā. Mednieks tur, bērns viņš zina, kurš tur kaut kur skraidīja un vienkārši nošauja tos 3 suņus. Šķiet, ka apdraudējuma nebija. Un tad sāk nākt visādi tā informācija nedēļas laikā, viņa tik interesanti. Pašvaldības policijas priekšnieks, kā tur kaut kur raksta, kad viņš ir bijis cita starpā, tā mednieka kolektīva vadītājs, kur tas mednieks nošauja tos suņus. Protams, visjautrākais personāžs šajā visā, viens no visjautrākajiem, ir ministru prezidenta Siliņa. Ministru prezidenta Siliņa saka, ka viņa grib, lai notiktu objektīva izmeklēšana. Un ko viņa saka? Viņa saka šo. Tā gadījās, redziet, es laikam arī sekoju modrim viņu sociālajos tīklos un svētdienas rītā, redzot šo ziņu, uzreiz sazinājos ar iekšlietu ministru, tīri cilvēcīgi. Mēs abi esam suņu mīļi, un uzreiz arī ministrs sazinājās ar policijas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kas ir noticis. Jo, protams, viens ir tas, ko mēs redzam sociālos tīklos, otrs, kāda ir objektīvā patiesība. Un jāsaka, ka es uzskatu, ka nogalināt dzīvnieku var tikai galējā situācijā, tāpēc es arī prasīšu, lai policija tiešām rūpīgi izseko un izmeklē šo procesu, jo šis ir arī tāds, diemžēl jāsaka, liels paraugs tam. Noteikti tur ir objektīvi apstākļi abās pusēs. Var teikt, suņi ir bez pieskatīšanas, un mēs nezinām. Arī tajā rītā, pēc tam, kad iekšlietu ministrs man atbildēs, gribēju tā kā vērsties pie modra, bet es saprotu, es esmu amatpersona, un es varbūt arī savā citā dzīvē, ja es nebūtu ministra prezidents, varbūt arī viņam sniegt juridisku palīdzību. Tātad mums ir premjerministri, kas saka, ka viņa aicina objektīvi izmeklēt to lietu, lai tas viss būtu, jo viņa kā premjerministra negribēja. Ko viņa pasaka? Viņa pasaka, ka pirmkārt viņa pazīst suņu saimnieku, ka viņa gribēja viņam piezvanīt, bet nepiezvanīja, ka viņa tajā pat rītā piezvanīja iekšlietu ministram, lai viņš visu noskaidro un vispār, lai viss tur būtu kārtībā, un viņa ir suņu mīla. Var sakot, viņa dod ļoti skaidru ziņu, ka viņa ir par to, lai sodītu suņu šāvējus. Man nav viedokļi par to, kas ir jāsod. Labi, es tikko teicu, ka manā skatījumā droši vien, kad izskatās pirmšķietam, kad suņus nevajadzēja šaut nost. Bet ja premjerministre izsaka šādu viedokli, tad tas ir tiešs spiediens uz izmeklēšām organizācijām. Un nevajag aizmirst, ka Bauskā cits starpā Bauskas nodā vadītāja vietniece ir Abomērī. Vienotības viena no līderiem, teiksim tā. Jebkurā gadījumā suņu žēl, situācija ļoti jocīga, nepareiza, bet ziniet, kas man liekas, tas tiešām ir mans uzskats, ka pirmšķietami, teiksim tā, ka ja suņu vietā būtu nošauti 3 huligāni, kas ārdītos tur kaut kādā tur privāta īpašumā un, nokautu stirnu un tur kaut ko tur ņemtos un tā tālāk. Un tad, teiksim, saimnieks nošautu tos 3 cilvēkus. Tad man šķiet,
reakcija būtu vājāka nekā uz suņiem. Suņus mēs esam gatavi aizstāvēt vairāk nekā cilvēkus. Tāda man tā doma ir. Varbūt tur nav nekāda veselā saprāta, varbūt ir veselais saprāts, bet man šķiet, mēs šad un tad piešķiram pārāk lielu nozīmi lietām, kas ir emocionālas. Protams, suņa žēl, bet, nezinu. Vienkārši nezinu. Arī es nav jau tā, ka es vienmēr kaut ko visu zinu, visu saprotu. Un šī ir lieta, kur man tās domas dalās. Nav man viedokļa. Suņa žēl, siliņa dara nepareizi. Skatieties, laiciet laikus, izmantojot veselo saprātu, domājot par katru situāciju, kas notiek. Jebkurā gadījumā es nedomāju, ka šī lieta ir tik uzmanības vērta. Ejam tālāk. Par labām ziņām man cits starpā, un tur komentāros lūdzu, varbūt vajag kaut ko arī labu stāstīt. Un par labām ziņām Mākslas muzejs ir ieviesis metodi, kā vairedzīgiem vai neredzīgiem cilvēkiem parādītu gleznas. Proti, ir speciāla forma, kur tie cilvēki spēj to gleznu aptaustīt. Nevis glezna, bet gleznas reprodukcija. Un tad viņi saprot, kā tā glezna izskatās, un tad arī cilvēki, kas paskaidro, kā tā glezna izskatās. Un tas tiešām ir ļoti jauki. Es nezinu, vai jūs zināt vai nezināt, bet pie Brīvības pieminekļa ir maza Brīvības pieminekļa statuete, kur arī neredzīgie cilvēki var aptaustīt to pieminekļa kopiju, lai saprastu, kāds izskatās piemineklis. Jebkurā gadījumā mans vecmāmiņas brālis bija neredzīgs, un viņš zaudēja redzi, laikam izsūtījumā. Tā kaut kā tur bija. Es tiešām līdzi jūtu neredzīgiem cilvēkiem, tāpēc, ka tas ir droši vien ļoti drausmīgi, ka cilvēks neredz. Bet, ja ir iespēja aptaustīt, saprast, un ja valsts vai cilvēki, Mākslas muzejs šajā gadījumā palīdz to darīt, tas ir ļoti, ļoti apsveicami un jauki. Veselais saprāts saka, ka mums jābūt iecietīgiem pret neredzīgiem, pret visiem. Arī pret redzīgiem un visiem cilvēkiem. Mums jābūt savstarpēji saprotošamiem. Ejam tālāk, lieciet laikus, abonējiet. Ja ir iespēja jums ziedot manam kanālam, būšu tikai un vienīgi priecīgs. Ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties. Paskatīsimies, ko mēs te esam sakomentējuši. Tā, es gan domāju, ka tas ir pareizi, ka tiek slēgtas bankas, kas ir pārkāpušas bankas darbības noteikumus. Man bija iepriekšējā stāsts par to, ka ABLV bija banka, tika likvidētas, viņas tiek sodītas, bet, var sakot, šis cilvēks saka, ka tas ir pareizi. Banka ir uzņēmums. Un pat, ja iespējams, tādā bankā ir kaut kādi pārkāpumi, tad ir jāsoda tos, kas pārkāps noteikumus. Vai tie būtu valdes locekļi, padomes locekļi, akcionāri, departamenta locekļi, vienalga kas. Bet nav nekāds iemesls un vajadzības iznīcināt pašu banku. Ja mēs runājam, iznīcināts ir ABLV, BIB, Trust banka un vēl tur bankas, kas... Un kā rezultātā, ja mēs skatāmies, piemēram, Trust banku. Trust banka arī tika slēgta, tur administratori pieslēdzās un izrādījās kauza ar korupciju, ka tur cilvēki tur kaut ko mēģina izzakt. Un tur ir tagad tiesas procesi par to, kad grib no tās slēgtās bankas izzakt naudu. Atcerieties bunkas lietu. Bunkas tika nošauts cita starpā. Viens no argumentiem vai stāsts bija par to, ka viņš gribēja ABLV bankas, kļūt par ABLV bankas administratoru. Līdz ar to, ko es ar to visu gribu teikt? Skatieties, bija 90. gadi. Man šķiet, ka tas bija Olaina Farma uzņēmums, ražoja zāles, un
izmantojot profesionālās ierīces, tur ražoja narkotikas. Sāka ražot narkotikas vai ražoja narkotikas. Cilvēki tika aizturēti, tika iesaidināti cietumā, direktors, man liekas, tur bija direktori, kaut kādi cilvēki, kas bija atbildīgi par to, tika iesaidināti. Bet tas nebija iemesls slēgt Olānu farmu fabriku kā tādu. Tika vērsts pret cilvēkiem. Līdzīgi arī ir bankās. Ja bankas kaut ko dara sliktu, vēršieties pret šiem cilvēkiem, kas dara slikti. Tā cits starpā starptautiskā praksa arī tāda parasti ir. Ja kādai bankai ir problēmas, vai tā būtu liela banka, parasti, liela, maza vienalga, vēršās pret cilvēkiem, nevis pret banku. Bankas slēgšana ir, visstulbākais, ko var darīt. Ja mēs skatāmies, teiksim, labi, man ir vairāk zināšanas par BIBu nekā par citām bankām varbūt, tad Baltic International banka ir pilna banka ar naudu, kura tagad tiek vienkārši izzakta vai iespējams izzakta. Tāpēc, kad administrātora uzdevums ir pārdot visus īpašumus, kas ir, tā vienalga par kādu naudu. Lēti, dārgi, vienalga 10% viņiem pienākās. Kā jau es teicu pagājušajā sižetā, administrātore 23. gadā saņēma 30 000 eiro, kā savu saimniecisko darbību. Kļūstot par BIBa administrātoru, viņi saņem 300 000 eiro gadā. Un saņems vēl vairāk. Tā kā jā, nevar piekrist komentētājiem, ka bankas ir jāslēdz. Ejam tālāk. Mēs par Ukrainas karogu Latvijā pilnīgi nepiekrītam. Mēs, jūs. Katrai valstī ir savs starptautiski atzīts karogs, katram iedzīvotājiem ir sava sapņu valsts. Ja mēs katrs karināsim LV karogu un sapņu valsts karogu viens pie citas, karojošas valsts karogu, gribu pateikt visiem dirsējiem, kas runā pret Ukrainu un uzskata, ka, teiksim, Ukrainas karogu nevajag tur cildināt un vispār Ukrainai nevajag palīdzību un tā tālāk. Ejiet, jūs visi dirst. Neko citu es jums pateikt nevaru. Ja jūs nesaprotat, ka Ukraina aizstāv patreizajā brīdī Latvijas neatkarību, tad jūs esat vienkārši cilvēki, kuriem nav nekāda veselā saprāta un prāta. Vai arī jūs esat orki, kas ir gatavi. Varbūt jūs esat vienkārši boti. Cits starpā daudz izskatās šajos jautājumos tiešām ir tādi boti. Ok, 24. Ukraina varonīgi cīnās. Ukraiņiem ir problēmas, Ukraiņiem ir korupcija, Ukraiņiem ir cilvēki, kas negrib karot un negrib aizstāvēt savu valsti. Viss, kas tur ir. Bet kopumā viņi ir absolūti varonīga nācija, kas uzdrīkstās un aizstāv sevi pret milzīgo Krievijas karaspēku. Ja jūs atceraties, tad pirms 3-4 gadiem 3 dienās mēs to Ukraiņu visi padosies un viss būs kārtībā. Nē, Ukraiņi ir zaudējuši miljonus cilvēku, zaudējuši bēgļus, zaudējuši arī fiziski zaudējuši bērnus, sievietes, karavīrus. Ja jums nav žēlastības par to, tad atkārtošu vēlreiz, ejiet dirst. Es vienmēr atbalstīšu Ukrainu, neskatoties uz to, ka tur ir savas problēmas. Protams, ka tādas ir. Cilvēki ir cilvēki mēdz zakt, korumpēties, negribēt aizstāvēt kaut ko. Bet, ja mēs skatāmies lielo bildi, tad tā ir absolūti varonīga nācija. Tā kā visu cieņu, gerojam slava! Vēl viens stulbs komentārs. NATO palīdz izpostīt mūsu zemi ar poligoniem. Interesanti, cilvēks, kas kaut ko tādu raksta, vienkārši ir negudrs. Lai jūs saprastu, piemēram, ādažu poligons ir 10 reizes mazāks nekā bija Krievu laikos. Krievu laikos ādažu poligons arī eksistē, tur arī bija tanku, kaut kādas tur bataljoni, ne bataljoni, divīzijas, un tur visi tur necīnījās, bet mācījās. Viņš bija 10 reizes lielāks, tikai ādažu poligons. Mēs tagad skatāmies kaut kur Latgalē vēl kaut kāds būšot poligons, bet atcerieties Padomju Savienību. Ādažu poligons, slēgtās pilsētas. Jūs varbūt neatceraties, bet Ventspils Liepāja bija slēgtas pilsētas, un tā brīvi nemaz iebraukt nevarēja.
visādas tur rojas un visa piekraste, kas bija jūrmalā. Jūs arī nevarējāt tur brīvi piekļūt. Bija ļoti daudz slēgtu teritoriju. Tā bija okupēta valsts. LPSR bija okupēta valsts. Mēs izmantojam poligonus, lai mācītos, lai mūsu karavīri būtu spējīgi aizstāvēt mūsu dzimteni. Un tas tā nav pārāk dārga maksa. Paldies, ka jūs skatāties. Šīs notas mēģināsim beigt šo sarunu. Un tiekamies nākamnedēļ. Vienlieciet laikus, abonējiet, ja jums ir iespēja ziedot man naudu. Būšu ļoti priecīgs un pateicīgs. Paldies visiem tiem, kas man atbalsta. Tiekamies nākamnedēļ.